tēma ir jūras veltes. Tāpēc jūs man uzskaitāt. Jā. Tas, ka zivs nav tāds. Nē. Pie mums šodien ciemos ir austeru sommelier Latvijā. Renārs Urmals. Čau! Paldies, ka uzaicināji. Paldies, ka atnāci. Es ikdienā arī strādāju ar austerēm. Šo var ievilkt līdz pat 2-3 stundām. Es ticu, jā. Mums vajag pašu svarīgāko un esenciju izvilkt. Kā mēs nosakām, ka austera ir svaiga? Ja mēs paņemam viņu no kastītes, tā jāskan pilni. Tu dzirdi, jā? Tā kā pilni 2 akmeņi. Ja mēs dzirdam šādi, dzirdi? Jā. Tad viena no austerēm ir tukša. Pats svarīgākais ir svaigums, tā jābūt smagai sulītē. Lai mēs tiktu iekšā, mums vai nu jāpārlauž tā eņģe, vai jātiek pa muskuli iekšā. Pag viņai kaut kāds konkrēta vieta. Šeit ir muskulis, visās austerēs muskulis ir šeit. Tu viņu nedaudz to nāzīti tā paurbini. Stop. Ir. Tagad paņem uz gāzē, šitā te. Paskaties iekšā. Noskrāpē no augšas. Noskrāpē no augšas. Jā. Plēs vaļā. Šito te? Jā, plēs vaļā. Plēs vaļā. Plēs vaļā. Ļoti labi. Mēs paņemam kādu austeru, kas tev patīk. Es ņemšu to, kurus atvēru. Jā, mēs apēdīsim. Es pieņemu, ka viņi būs ar kraukšķi. Tu pasmažo. Jā, nākamais, ko tu izdari, ir pagaršo nedaudz tā austeru šķidrumiņu. Austeru liķieri, kā to sauc. Šķidrumu, kas tur iekšā. Mēs varam izdomāt, ja mums liekas pārāk intensīvs, mēs drīkstam viņu noliet. Ja mums patīk šī garša, mēs droši drīkstam ēst. Ja tu esi īsts austeru entuziasts, tu uzpilini 2 pilienus, bet ne vairāk, lai mums nebūtu skābums, bet lai šis ir kā garšas skābuma regulators, lai mums nav skābums, bet drīzāk, lai viņi nobalansētu šo sāļu maigo garšu. Ja mēs gribam jau kaut ko vairāk, man te ir mēdz, kas satur aronijas sīrupu, sarkanīgi netīts, šalotas sīpolu tādā veidā. Skāps, sāļš, skāps, salds, kraukšķīgs šajā te mēcē, kopā ar austeres smaigo sāļo tekstūru ļoti labi iet kopā. To mēs ēdīsim nākamo austeru. Jā, pamēģinam tīrā veidā. Tīrs, tikai ar 2 pilieniem mēs principā nejutīsim to citronu, tas tikai kā garšas. Priekā kožļājot, kā jau teicu, tu to muskulīti sagramo pēdējo. Es teicu, ka man būs ar kraukšķi. Tagad pagaršo manis atvērtu austeru. Jā, un es uzlikšu to mēcību. Labi. Priekā. Priekā. Labi, ne? Neatkarīgi no mēces, citrona, kā tu tās atvērsi, ko tu klāt dzersi, pats svarīgākais. Un to neaizmirst, un to jūs neaizmirstat, un jūs neaizmirstat, ka pats svarīgākais austeru baudīšanā ir kompānija. Tas ir svētku ēdiens, līdz ar ko baudam tās kompānijā, viens ar otru, uzdaram kādu burbulīti, tur mežzaru vai limpenīti un tā joprojām. Līdz ar ko tas ir tas ēdiens, kuram vajag kompāniju. Jā, un noslēgumā, kur tad mūsu skatītāji var atrast austeres, var atrast tevi, tavu sommelier talantu kopā ar austerēm? Es teiktu tā, ka lielākajos, labākajos lielveikalos, nevis lielveikalu ķēdēs, bet ir pāris luksus lielveikali, kuros var atrast austeres. Galvenais, lai šis pārdevējs zinātu, ka tā ir svaiga, kā arī var pasūtīt no kāda lielāka izplatītāja, kurš tās tirgo, vai arī, es pats strādāju restorānā Buržujas, esmu tur katru trešdienu, gan drīz nākamajās tur nebūšu, bet pārsvarā visu laiku esmu, jo iekrīt kāds pasākums. Un es arī vādu privātas austermējas, kāds piezvan, un es tā kā taksis atbraucu uz pasūtījumu. Tikai tur pāris mēnešus priekš jāpierezē. Bet visādi citādi, šis prasa vairākas stundas, mēs jau tādu īso tūri izgājām cauri, kā arī pie dabas aizvedu. Līdzīgi kā grāmatā par dabu, kur es runāju, līdzīgs arī austeres aizvedu pie dabas, jo, kā viens austeru fermers teica, austere ir tuvākais no dabas esošais unikums, kas mums ir. Superīgi. Paldies tev par šo ieskatu austerēs. Priekš manis atvēra jaunu pasauli. Liels paldies tev. Tiekamies. Dargie skatītāji, ēdiet austeres labā kompānijā.
Šodien gatavosim jūras velšu saltējumu, spāņu galvenu. Un tāpēc mums ir vajadzīgs jūras velts. Okay, bet pirms dodamies iepirkties, nočakosim Lidl aplikāciju. Nu, izskatās, ka atlaide ir garnelēm. Es domāju, ka tās mums noteikti noderēs mūsu saltējumam, vai ne? Noteikti, un akcija beidzas šodien, tāpēc jāpasteidzās. Tā, paņemsim garnels mūsu receptē. Bet tas ir ļoti svarīgi visiem produktiem, kuriem ir šāds te ASC markējums uz iepakojuma. Tas nozīmē to, ka šie te produkti ir zvejotas atbildīgi, ja, rūpējoties par tātad šīs te jūras vai okeāna vidas saglabāšanu. Tā noteikti ņemam šīs. Jā, noteikti ņemam šīs, bet kas vēl ir svarīgi, ir vēl viens markējums uz iepakojumu MSC, kas norāda to, ka visas izēvielas ir iepirktas no certificētiem zvejniecības uzņēmumiem, kas rūpējas par vidas aizsardzību ilgtermiņā. Ļoti forši. Manuprāt, ļoti svarīgi mūsdienās. Tas šobrīd ļoti svarīgi. Ir pienācis brīdis tev izaicināt. Tev jāatrod kaut kas saistīts ar jūras veltiem. Nu, principā, kas labi iesklāt mūsu receptē. Okay. Vai tu esi gatava? Jā. Aiziet? Aiziet, skrienu. Jūras velšu miks jau marinēts zaļuma marinādē. Noteikti noderēs. Ejam tālāk. Šeit ir jūras velšu miks jau panējumā. Man liekas, perfekta izvēle. Un vēl viena lieta. Ernests man teica, ka viņam ļoti garšo gliemeži. Tā kā paņemsim arī šos un iepriecināsim viņu. Skaties. Ok. Lidl šoreiz tiešām izaicinājums. Man bija ļoti vienkārši, jo jūras velšu pārpilnība ir ļoti liela. Skaties. Skatos, kas tas ir? Tīģeri, garnēls, panēts, koksriekstu skaidiņās. Jā. Tas ir Jā, varētu būt riktīgi garšīgi, vai ne? Ok, labi. Tā, tad mums ir jūras veltes panējumā. Aha, tāds itāļu galvenā. Jā, man arī šausmīgi garšo tādas lietas. Ok. Tā. Tas būs pārsteigums. Un šis ir jūras velšu miksiņš jau marinādē. Baigi labi, ne? Nekas pašam nav vienkārši paņem un uzsver. Ok. Un pārsteigums? Pārsteigums. Tu teici, ka tev ļoti garšo, tāpēc es atradu priekš tevis gliemežvārkus? Gliemjus? Vīngliemeži. Vīngliemežus. Tas, man liekas, gan nav jūras veltes, bet... Nopietni? Jā. Jā? Jā. Bet paldies. Man liekas, ka ir. Tēma ir jūras veltes. Jā. Un negribējās beigt neko sarežģītu, tāpēc mēs taisīsim tādu tā kā spāņu tradicionālo jūras velšu saltējumu. Tātad, tev būs ļoti svarīgs uzdevums. Jep. Katlā apgrauzdēt. Tur tāds mandels, tur tāds ķiplot dēviņas. Neko nevajag griezt. Kaut kādu pusi. 50 gramu. Tu tā jūti, jā? Jā, uz svaru. Nu, un tad te mums ir... Kilograms. Kilogramiņas. 200. Ļausim tam visam tad apbrūnēt nedaudz, ja? Es izdarīšu ļoti svarīgu nepieciešamu lietu. Tas ir iztīrīšu garneles. Varbūt viņas ir iztīrītas. Es nezinu, palasīsim. Tas attīrīts bez zarnas. Jā? Paldies, Lidl! Paldies, Vai kurā kamerā bija jāsās? Paldies, Lidl, par to, ka jūs esat tik tālu parūpējušies par tiem, kas gatavo garnēlus, jo tas ir nenormāli forši. Aiztaupa mums krietni daudz laika un netīru roku, ne? Labi. Ko daram? Ko mēs daram? Jā. Mēs viņus liekam apakaļ. Labi. Tagad šis pagaidām, lai pastāv maliņā, mēs paņemam 8 kāju.
mēs iemetam putu iekšā. Labi. Tā kā sālīts pipariņš. Visu apcepjam. Kur ir tava mīļākā jūras velta? Mana mīļākā jūras velta? Jā. Laikam garnēls. Nu, tik tipiski. Jā, vai varbūt kaut kāds, tāds ir kaut kas fancy, tad kaut kāds langustīns. Es pat nezinu, kas tas ir, bet, dārgie skatītāji, tas ir laiks arī jums komentēt zem šī video, kāda ir jūsu mīļākā jūras velta, un varbūt tieši kāds no jums būs tas laimīgais, ka mēs izlozēsim Electrolux airfryeri. Var mest katlā? Droši. Šeit var redzēt, kā satiekas divi cilvēki, kur viens griež tā kā parastais cilvēks, un otrs kā ģēnijs. Sauksim tev tā. Paldies. Tā. Cik mīksts. Labi. Garšņē. Tā, tagad mums vajag tādus pāris zariņus ar svaigu timjānu. Tā, un tu jau sāki mums tur atdalīt, ļoti labi. Es gribu būt noderīgs tā kā kolēģis palīdz. Protams, pievienosim bišķi vēl sālīt. Un kūpināto papriku gādam iekšā. Visu? Jā. Man ļoti garšo kūpinātā paprika vispār. Viņi iedod tādu smeķīti. Jā, un kā reiz tas viss mums tur samaisīsies tā. Tagad laiks pievienot vīnu, vai var padot? Protams. Tas noteikti visu padarīs vēl smaržīgāk. Un tagad mēs iegriežam bišķi vairāk jaudu, jo mums vajag, lai viņš bišķi novārās nost, bet kamēr mums tas viss notiek, laiks reklāmas pauzē. Ikdienas šiks tā vislabāk raksturo franču dzīvesveidu, un tas ir arī lielisks veids, kā raksturot Grand Noir vīnu kolekciju. Tās veidotāji vēlējās, lai šis vīns vienmēr ir uz galda, gan šikos, smalkos svētkos, gan arī parastā grila ballītē. Te jau viņi ir nomizoti un sagatavoti mums. Jā. Tad bēram viņus iekšā. Jā, principā gāzu visu iekšā. Viņas ir forši. Mēs visu pagatavojam vienā katlā, mums nav jāsmērē trauki. Jā. Viss vienā tas ir labākais. Jā, un tas nav parasts katls, tas ir mūsu atbalstītāja Tramontīnas katls. Un kas ir interesanti, viņi savā ražošanā izmanto speciālu tehnoloģiju, kur izmanto trīslāņainas katlu pamatus, kas atļauj ēdienam ļoti vienmērīgi uzkarst katlā. Tādā veidā saīsinot pagatavošanas laiku, apmēram 50%, un procesā ietaupa jums arī gan elektroenerģiju vai gāzi triebonā, tā, ko jūs izmantojat savā virtuvē. Un tas mūsdienās ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi, jo tas ir manē. Naudas jautājums, vai ne? Jā. Tā. Šīs mums darbojās. Jā. Man liekas, ka tagad ir piestas laiks, vai ne? Jā, laiks stampāt. Jā, tad šos iepriekš apceptos ķiplokus un mandeles bēram piestā. Jā, bēram piestā. Bēram. Vajag bišķīt sālīt turšanu. Jā, labi. Piedārt, jo viņš palīdzēs viņu tā kā... Vēl? Būs labi. Labi. Un pētersības. Bišķi viņu sagriežam, lai nekā vieglāk būtu. Tā. Un vienkārši brūkam virsū. Šitā? Jā. Kāds sajūtas? Piekusu. Gribu samērīties? Jā. Riktīgi zupa sanāk. Skaties. Skatos. Tagad mēs paņemam mūsu un visu šito te labumu mēs metīsim iekšā mūsu
Dupā. Tā iemaisīt. Labi, ka šie jau ir filei, tad te nav jāstraucās par asakām. Nav gan. Ļoti patīkama pieredze kopumā. Varnās un mīdīs. Un 8 kāži. Iekšā. Tā, tagad Mīdīs, ja? mīdīs. Jā. Mēs liekam, kamēr viņš ir gatavs, tad viņš ir atvērts. Jā, tādas skaistākās, ja? Skaistākās, jā. Vēl? Jā. Man kaut kā ar pavērāt, protams, vai nes? Vāks virsū un gaidam. Kamēr atvērsies mīdīs un gaidīsim mūsu viesi, vai ne? Jā. Tad tiekamies pie galda. Nu ko, esam pie galda. Pie mums ciemos ir ieradusies burvīgā Zanda Zariņa Reština. Čau, Zanda. Čau. Un kā jau īstai sporta trenerei, mēs nevarējām piedāvāt tev neko mazāk proteīniem bagātu un tādu, nu, kā teikt, pilnvērtīgu maltīti kā šo jūrsvēlšu sautējumu. Lieliski izvēle. Saki, kā tev ir? Garšo jūrsvēlts? Jā, ļoti. Jā? Jā, jūs esat trāpījuši desmitniekā. Jā, pirms mēs ķeramies pie lielās ēšanas, mums ir arī vīns, kur saliet un kurš arī ies kopā ar šo te ēdienu. Labi, garšo. Veigā. Saki kaut ko. Ko tu jūti? Garnela bija lieliski. Nebija pārcepta, bija ļoti mīksta un baudām. O, cik forši. Ernest, Jā. kā tev garšo? Kā tu novērtēji šo? Man garšo. Man liekas, ka sanāca. Pirms tā, kas tas ir. Tad, manuprāt, salīdzinoši vienkārši recepte tieši jūrsveltēm. Kurš no jums gatavoja? Mēs kopā. Kopā cīnījāmies, jā. Jā. Ernests bija, tā teikt, Mīzot līderis. kartupeļus, Jā, nē, es biju tas vairāk palīgs šoreiz, un tad Ernests uzņēmās iniciatīvu un tā vadību par šo visu. Kontroli. Jā, Kontrolē, lai kontrols. viss. Jā, To vīnu daudzumu. To Jā. vīnu daudzumu. jā, tā ir. Mēs esam sagatavojuši arī tev pāris jautājumus par ēdienu. Labi. Kā tev ikdienā sokas ar gatavošanu? Vai tev patīk gatavot? Jā, man patīk gatavot. Es diezgan bieži gatavoju. Un man patīk arī eksperimentēt. Un kas ir tavs kroņa numurs virtuvē? Cielaviņa. Oho! Bet vai veselīgā versija? Nē. Veselīgās versijas eksperiments izgāzās. Jā, man liekas, ir lietas, kurām Kuras ir jāpaliek. nevar. Jā, Tas nav tieši tā. iespējams Jā. jau uztaisīt. Nē, cielaviņu veselīgu nav cielaviņu. iespējams uztaisīt ar stēviķi, kā Jā, nemēģiniet. bet tas ir patiesībā mans nākamais jautājums. Kas ir tev lielākā izgāšanās virtuvē? Nu, Vai tā šī ir tā- te cielaviņa, ko es mēģināju uztaisīt nevis ar cukuru, bet ar stēviju. Jā, nu, nemēģinam. Jā, nemēģinām. Mājās. Nesanāks. Liekam cukuru Jā. tā kā vajag un baudam cielaviņu. Un kas būtu tas ēdiens, ko tu izvēlētos ēst līdz mūža galam? Viens ēdiens. Un tās pašas jūras veltes. Tiešām. Jā. Ernest, mēs Bet es saku, trāpījām. jūs trāpījāt Trāpījāt rītīgi rītīgi. desmitniekā. Jā. Nu, forši. Bet kas tev negaršo? Sīpoli. Salds vai sāļš? Salds. Augļi vai dārzeņi? Augļi. Un kā tev liekas, kāds ir labākais virtuves gadžets? Cepeškrāsnes. Jā, fair Tas ir point. man liekas, viss universālākais. Tur var darīt jebko. Visu. Mēs dosim tev to godu. Mēs apstīsim. Vai vispār, jā, vizuāli tev. Tāpēc jūs man uzpaņat. Jā. Vai vizuāli tev uzrunā vispār kādu no tām uzkodām? Jā. Zaļā. Zaļā, jā. Man arī. Man ļoti garšo tie zaļie. Tad ņemam to tās... Ar šo te, jā? Jā. Pa taisnu. Jā. Nu kā?
Viņš kaut kas tāds bombus. Tas ir tas kalmārs, ko tā kā aliņa uzkod, jā. Tāda glaunāka par bombu. Tas bija ļoti maziņš gabaliņš no tā, tur baigi neko nevajag sagaršot. Jā, es uzticos jums. Nu tad noiņas, jā. Kaut kādas mistiskas noiņas mēs te redzam. Šagašot. Garneļu čipšu laikam. Garneļu, jā? Nu, līdzīgi garšo. Vai kaut kādu dzīvi čipšu. Man atgādina tā cūku sādiņas. Nē, skaidrs, ka tās nav cūku sādiņas. Tīri. Jā, kāds vēžveidīgais tur ir stāvēs klāt. Jā, garšīgi. Un tas smēriņš? Jā. Pēc skumbrijas. Un pēc tās kūpinātās skumbrijas. Tas, ka zivs nav tāds. Nē. Man tāds vispār jau tā kā... Viņš garšo tāpēc, ka es nevaru izsakot viņa konsistencē, lai tas kaut kas ar kečupu. Man liekas, tur ir majonēs, kečups un pieļauj pa skumbriju. Jā. Patika jums? Garda? Tas nebūs tas, kas ir vienmēr atrodams tavā lodziskapī. No šīs man ļoti intriģēs. Dieta. Jā, Dietas. Un arī tāda smaržo pēc... Kaut kā skāba. Jā. Jā, šķicāk nebūs. Jā. Piedodiet? Nebūs. Šis nav labs, jā. Nu tad tur ir bumbiņas kaut kādas ceptas. Patīk tās sejas izteikt. Nē, vienkārši tā kā viņa ir tāda Tāds zivs pelmenis, man liekas, vai frikadeli. Krabi noiņi tādi, Jā. Jā, kaut tāda. Bet tā konsistence, ka viņa ir tāda pļurīga. Nav nevainas. Lējā pēc vēl viena. Nu, šie ir ļoti labi. Ļoti labi. Un ļoti veselīgi, es esmu dzirdējusi. Jā. Jods. Jods tur esmu tiešām, jā. Nu, šie ir ļoti labi. Viņus vajadzētu pie visiem austrumu Japāņu ēdieniem, bet vienmēr skopojās ar viņiem. Jā, pārāk maz tur ir. Arī atsevišķā būtu. Jā. Šostības. Jā. Nu, varbūt tad mēs esam gatavi lēnām izvirzīt savu top 3-nieku. Neticami. Nu, mans 3-nieks laikam ies pie tām noiņām, tiem čipsīšiem, varbūt tur iedurt. Pie šitā? Jā. Ok. Mana 3. pozīcija būs. Nē. Nu, redz, katram tās gaumas ir savādāk. Ok. No, labi. Tā droša izvēle, vai ne? Jā, šī bija. Man 2. vieta ies pie tās alus uzkodas. Nu, pirmās. Kalmāriņiem? Jā, tā ir tad klasika. Tā, mana 2. vieta. Ja? Būs stēns. Pam. Jā, kas diez tev būs pirmajā vieta? Smēriņš? Nē, tie čipsīši, es domāju, viņi būs pirmajā vieta. Es nezinu. Full of surprises. Full of surprises. Nu, tad varbūt visi reizē varam virzīties uz savu pirmo vietu. Jā, nu. Tiešām? Jā, tiešām. Wow. Man ļoti tiešām. Ok, interesanti. Es tev kā atradu laiku atnākt. Varbūt tu vēlies nodot kādu informāciju mūsu skatītājiem par to, kas tev dzīvē notiek un kur vai kādu varbūt novēlējumu mūsu skatītājiem, vai šis ir tavs brīdis, jā. Izvēlies prātīgi. Okay. Nav tāds slikts un labs ēdiens. Viss ēdiens ir labs. Viss pamatā ir tas, lai viņš būtu sabalansēts. Ja? Tā kā baudiet. Man liekas, ļoti labi. Jā, ļoti vērtīgi tāda atziņa par
par vispār to, ko mēs ēdam. Galvenais, lai viss ir pietiekoši, viss ir balansā. Liels tev paldies! Paldies, ka uzaicinājāt! Atstāsim tavu Instagram, kur arī varēs apskatīties, kas notiek, kur te var atrast. Un, jā, liels paldies, dārgie skatītāji! Čau! Atā! Līdz nākamajai reizei! Čau!